Dārgie Dārzemes saules sekotāji! Šodien mēs apskatīsim dažādas magnoliju šķirnes. Stāstu par magnolijām es sākšu ar šķirni, kas ir ļoti augstuma izturīga, ļoti smaržojoša un par kuru es jau Facebookā esmu rakstījis un esmu atzinusies viņai mīlestībā. Kāpēc viņa ir tik īpaša? Protams, šī augstuma izturības dēļ, jo ziemā viņa nekādā gadījumā nenosals. Pavasars, tā ir cita lieta, jo mēs nekad nezinām pavasarī, kurā brīdī uzied šie pumpuri. Bet tā ir tāda laimes spēle, bet savā būtībā viņa ir pat līdz -30 grādu izturīga šķirnīte. Šķirnīte, kuru mēs varam stādīt arī mazliet atklātākās vietās. Par kopšanu mums ir vēl otrā daļa, par to mēs parunāsim, kādās vietās stādīt, bet šī būtu tā šķirnīte, kuru mēs drīkstam mazliet atklātākā vietā iestādīt. Kas ir atklāta vieta, kas neatklāta, skatāmies otrā daļā. Tātad, lūk, satisfaction. Forma, koka forma. Mēs viņu varam veidot arī kā kolonveidīgu krūmu, bet patiesībā viņa būs kādi 3–4 metri augsta, ar tādu kā tādu mazliet izvērstu, bet ne pārāk plašu šo te formiņu. Mūsu pieredze ir tā, ka pat piegriezta viņa šauri, uz katra zariņa ir pa ziedam, kas izskatās kā sulanžas zieds, mazliet mazāks, bet pilnīgi liekas nedabīgi stingrs, skaists un smaržojošs. Paskatāmies Facebookā, ir maziņš stāstīns tieši par viņu. Nedaudz līdzīga šai skaistajai satisfaction ir šķirne Cameo. Cameo mūs priecēs ar ļoti lieliem ziediem. Bet šo šķirnīti, lai arī viņa ir augstumizturīga, mēs gan ieliksim mazliet pie kādas tūjiņas blakām, lai ziemeļvēji nepaķer šos lielos pumpurus tajā brīdī, kad ir pavasara salnas, bet arī ļoti izturīga, skaista. Un es pateikšu, viņa ir no tādām super lielo ziedu šķirnēm. Un ja jums ir aizvējš, tad noteikti šāda šķirne pievērsīs jebkura jūsu ciemiņa sajūsmu. Trešā šķirnīte – March till Frost. No marta līdz salnām. Tā tiešām zied vairākas reizes. Un tie, kuri jau ir iepazinuši šo šķirni, ir palikuši atkarīgi no viņas, dāvina visiem saviem draugiem, jo saprot, ka pirmā ziedēšana var apsalt mūsu trako pavasara dēļ, kad šie tumši bordo ziedi atvarās vaļā un ir iekšā baltās krāsas, košs lidojums. Tad otrā ziedēšana, kas ir vasarā, viņa citreiz ir pat bagātīgāk nekā pavasarī, un vēl septembrī viņa var uziedēt trešo reizi, uzdāvinot mums dažus šos te rozā, tādu vairāk šī tumš rozā, bet tādu, krāsu es nemāku nosaukt, piedodiet, ja, bet super krāsa. Mēs viņu varam veidot tāpat kā iepriekšējās divas. Viņai būs tāda mazliet tāda lāses kolonveidīga forma, bet atceramies, magnolijas mēs drīkstam griezt. Kā? Runāsim otrajā stāstā, otrajā daļā. Bet šo lūdzu pasteidzieties tie, kur vēlās, jo viņas ir ļoti maz. Burtiski kaut kādas 15 palikušas. Kā visas no šīs šķirnītes, ko mēs aprunājam, 55 eiro gabalā. Ijans red. Tiešām red, tiešām sarkana. Bet sarkana tādā interesantā krāsā, lūk, arī fotogrāfijas no Aivara Zonberga magnoliju dārza, un ar ko viņa ir īpaša. Protams, krāsa tas ir viens, ziedēšana arī kā jau tām šķirnītēm, kas ir nākušas no Āzijas, ir agrāka, var ietrāpīt, varbūt ziedēšanas laiks, varbūt ietrāpīt kādā salnā, bet salnas mums ir neprognozējums, tās var būt aprīļa beigās, un kā pagājušajā gadā bija maija beigas. Tātad, lai tas nebūtu jums kritērijs, bet Ijans red magnoliju dārzā zied tikai tagad, pēdējie ziedi šobrīd nozied, un viņas interesantums ir gan šī forma, gan krāsa, kas sākumā ir ļoti koša, un pēc tam viņi ir tāda kā pildīta gandrīz vai, un tāda maiga rozā. Ijans red man ir uzziedējis arī mazliet rudenī, bet tas ir tāds kā tāds dažs dāvaniņas ziedam. Tad, kad jūs lasīsiet, tad pasītē mums tiek rakstīts, ka ir tikai 4 metri. Gluži tā nav.
viņa ir augstāka, bet debesīs vai mums ir limits, lai jau viņa tur aug. Viņa nav plata. Līdz ar to tie cilvēki, kur nebaidās no šī te šaurās augstās formas, tā būs īstā. Viņi var teikt gandrīz vai ir kolonveidīgā. Ļoti, ļoti izturīga mūsu pieredzē, bet futbola laukumu vidū nestādam. Jo Magnoliju atceramies, es visu laiku atkārtoju, nestādam atklātās vietās, kur skrien vēji. Saula jā, vēji ne. Un mani mīļie, jūs zināt to, ka mums ir ļoti lolota veselības līnija. Tā ir mikrokultūra, mūsu sirds lieta, ne tikai par augu veselību, bet arī par cilvēku veselību. Un šobrīd arī no rīta, ka es zinu, ka man pēc 2 stundām būs diezgan liela slodzīte, tad jānāk, jādara viss kaut kas, es iedzeru šo te bītoks šotiņu, mans nogurās būs stipri mazāks, un man pat karstums liksies mazliet mazāks. Un tiešām šī unikālā biežu īpašība pievadīta asins vadiem skābekli palīdz izturēt šīs slodzes. Es tiešām no sirds iesaku. Nevar neattīrīt tās aknas, vēl nezinu ko, bet spēkam tas reāli dara. Kad mēs runājam par iepriekšējām šķirnītēm, ko mēs laiku runājam? Par to, ka pavasara salna, tūlītās salna, apsalst, jā. Tā šķirnīca, kas nāk no Āzijas izcelsmes magnolijām, viņa zied agrāk un ir pakļauts vairāk šī apsalšanai. Taču ir vesela virkne Bruklinas, saucamās Bruklensis magnolijas. Tās ir radītas no Āzijas un Ziemeļamerikas šķirnēm, un Ziemeļamerikas šķirnes, tās akumenātas, jeb gurtmagnolijas, zied stipri vēlāk. Tās piedod šīm šķirnēm gan vēlāku ziedēšanu, lielāku izturību un arī dzelteno toni. Savā laikā tā bija, es ja nemaldos, tās Vudsmens un Eva Marija, šīs dzeltena zaļās šķirnes, un pie mums šobrīd ir 3 šķirnes, par kurām es gribu izstāstīt. Pirmā šķirne ir ambrozija. Tā bija tā, kas iekuroja manu sirdi, ir manā dārzā. Un, kad viņa zied, patiesībā ir ļoti skaists laiks, viņai ir lieli skaisti tādi gandrīz dzelteni zied, bet mazliet tādi drīzāk zaļi gani. Bet laiks, kamēr viņi veido šo pumpuru, kad jau viss ir nosaluši, visi pārējais no salnas pagājuši, tad viņi sāk audzēt savu pumpuru. Šī pumpura audzēšanas laiks ir tik unikāls, ka tu katru brīdi pieeji no rīta pie tā lielā pumpura, kurš briest, un tāds sajūta, ka tāds papagails ir ieslēpies tavā dārzā un pilns ar papagaļiem. Man viens tāds tievs zariņš, viena tāda tieva, bija šogad pilna ar šiem papagaļiem. Arī tas ir mana mīlestības viens stāsts, ieliks Facebookā, jūs varat apskatīties, bet viņa nav koši dzeltena. Tā ir tāda tiešām zaļgani dzeltena šķirne ar milzīgiem tādiem atvērtiem ziediem. Otra šķirnīte, kura mums jau pagājušajā gadā bija ļoti jau iemīļota, ir Sensation. Un Sensation ir tā, kura būs koši dzeltena. Viņa ir koši dzeltena ar tādu mazliet rozā apakšiņu. Pagājušajā gadā tā bija kā superdeficīta augs. Mazo praktiski nebija, bija tikai lielie stádi, un es vēl aizvakar biju ciemos pie mūsu klientiem, kur teica, tā ir katra santīma vērta, jo viņa zied ļoti ilgi, ļoti koši, un patiesībā pat diezgan atklātā vietā viņai ir. Šo šķirni mēs tiešām no sirds rekomendējam. Un vēl viena trešā šķirnīte ir tā, kura ir ļoti izslavēta arī internetā un augstajos reģionos. Visas šīs šķirnes līdz -32, 34 grādi, ja, mīnusā iztur. Un šī jo sevišķi ir Judy Zuk, tā izrunāt es viņu nemāku, bet es zinu, ka ir profesors vārdā nosaukta, kas piedalīsies ir šo Bruklinas magnoliju selekcijā. Un šī ir koši dzeltena šķirne, un viņa zied apmēram šajā laikā, tātad drošā laikā. Šī formu, kādu veido arī šīs dzeltenās šķirnes, veido ļoti akurātu, tādu kompaktu formu. Ja mēs jūtam, ka kāds zars aiziet ne tur, tad mēs droši drīkstam pēc ziedēšanas paņemt un viņu mazliet piegriezt. Par piegriešanu otrajā daļā. Atkal, visas šīs šķirnītes ir 55 eiro. Tie ir ļoti nopietni jau stádi, nav pavisam maziņi un skaisti potējumi.
Un šajā visā stāstā, šajā dzeltenajā stāstā, ir vēl viena šķirne, kur neskaitās pie Bruklinas, tā ir Toro. Toro savukārt būs arī ļoti izturīga. Viņa ir pat skaitās 4. zona, tas ir, riktīgi mīnusi, ja? Viņa ziedēs, ziedu vispār īsti nevar nofotografēt, mums viņa arī uzziedēja, un es vienkārši, man nebija laika nofičēt, kāda būs atšķirība no pārējām iepriekš nosauktajām. Ja Bruklinietes būs tādas šauras un diezgan kompaktas mazas, šī būs varanāka. Viņa arī būs šaura, bet samērā šaura. Bet izcelsies ar milzīgām lapām, ārkārtīgi lielu, tādu bagātu zarojumu, tādu riktīgi, diezgan tādu crazy paskatu tādu, ja tāds. Tam, kuram vajag efektu, un nevis tādu, pieklājīgu magnolīņu, ja, tad šī būs īstā. Jo viņas zieds būs, ja tām pārējām zieds ir, tur kaut kāds, nezinu, tur sprīdes lielumā, ja, vai drusītiņi lielāks, tad šai arī mazai mums bija, es nezinu, grandios, tiešām cik tas ir centimetrs, nezinu, bet tik liels, tāds, es tā kā makšķirnieks tur sītiņi rāda tos lielumus, bet tiešām šoreiz ir. Un viņas tonis ir gaiši rozīgi dzeltens ar apakšu dzeltenu. Ārkārtīgi spēcīga, ārkārtīgi varena, super šķirne. Iepazīstieties ar ļoti īpatnēju šķirni, Franks Masterpiece. Šī šķirne ir raksturīga ar milzīgiem ziediem, tādiem milzīgiem ziediem. Mēs tikko bijām arī ciemos pie Aivara Zonberga, tikai tagad viņa zied, tātad viņa vēlā ziedētāja, bet zieda lielums ir ārprātīgi liels. Lūk, kāds viņš tāds ārpusīte ir gaiši rozā, rozā faktiski, un iekšējā daļa ir balta gandrīz. Interesanta ir viņas forma. Tā noderēs tikai tajos dārzos, kuri gatavi mazliet eksperimentēt, kuri grib lielos ziedus, kuri grib eksperimentēt un formēt. Jo viņa ir tāda mazliet kā nokara. Tā būs traka meitene ar traki lieliem ziediem jūs dārzos. Bet tie trakie, kuri vēlās kaut ko īpaši savā dārzā, tad Franks Masterpiece ar tik lieliem ziediem, nebūs nevienam. Pačukstēšu šīs šķirnes dēļ, es speciāli veicu pasūtījumu 2 reizes lielāku, lai pie viņas tiktu. Tas ir savā veidā eksperiments. Par to, cik viņa izturīga, es nezinu. Par viņu stāstīts, ka viņa ir tīri normāla, bet kamēr nav izmēģināts, ko mēs zinām, kas ir normāla izturība. Jo to, ko mēs iepriekš runājām, tās ir tiešām ļoti stabilas un stingras šķirnes. Bet šo šķirni, Sunrise, es esmu atradusi speciāli sev. Ja kāds arī grib kopā ar mani paeksperimentēt, tad ziniet, ka ir kaut kāds 20 tikai gabalas, un ieliekam viņu mazliet aizvējiņā. Kaut gan Aivars teica, ka esot ļoti laba tā šķirne un neesot bijis nekāda problēma arī mazai uz pārziemošanu. Bet paskatieties, cik skaists ir pats šis zieds. Balts, ar sarkanu apakšiņu. Man tādu vajag. Tie stādi, kur mēs bijām pirmajā mūsu daļā, tie tādi stabili, lieli, jau tādi nopietni stādi, 55 eiro gabalā, bet mums ir dažas šķirnītes, kas ir mazulīši, 15–20 eiro gabalā, jo lielāk mums vienkārši nav. Jūs ziniet, ka mēs ar maziņiem ļoti nenodarbojamies, jo magnolijas mazas, jāsaka tā, ja tās ir 100% ieaugšanās, šitās ir 50-50, ja mēs viņas nekopjam. Šī šķirne, Superba Alba, 15 eiro šāds stāds, baltā šķirne, mazliet kolonveidīga, bet kā viņi kop tik mazu, ir sava nianse. Mēs nevaram vienkārši iebāzt zemē un saka, man izsala. Tur mēs vienmēr būsim izmisumā un pateiksim, ka mums nav zaļie pirkstiņi. Tāpēc noskatieties otro daļu, kurā mēs izstāstīsim, kā jebkuru šādu mazu stādu, arī tad, ja viņš ir augstumizturīgs, kā saglabāt pirmos gadus. Un, diemžēl, lielākas Brozonī mums nav, bet tā arī ir baltā šķirne. Brozonī saistās vēsturiski ar Napoleona armijas ceļojumiem un visādiem iebrukumiem. Vieni iebruka, bet paralēli bija arī cilvēki, kur skatījās un meklēja kādus augus, un tad viens no viņu virsniekiem atrada šādu šķirni Brozonī. Ļoti augstumizturīga, skaista, balta. Forma gan šai būs tāda mazliet izvērsta uz visām pusītēm, tāda kā tāda brieža radziņa, bet viņa ļoti eleganti, un mēs viņu arī varam pieformēt. Un trešā
šķirnīt no šīm te maziņajām. Šīs nebūs mazas šķirnes, kuras iepriekš runāju. Bet, ja mēs runājam, ka mēs gribam 2-metrīgu šķirnīti, tad laikam īsti no mazajām šķirnēm, 2-3 metri šauri, būs tikai Sūzana. Un Sūzana tā ir tā, ar kuru varbūt vajadzēja sākt, tā ir kapitāli izturīga. Ja pārējās mēs tur jāliek, tā ir tik izturīga, ka var likt, pat nevajag likt. Bet, ja ļoti vajag, var šīs mārupes trakajos laukos ielikt arī caurvējā, un viņa neapvainojās ļoti, drusku tā, vājāk zied vai kā. Lūk, tāda maziņa tieviņa, ja, maksā 20 eiro, bet mēs aizēsim pie mūsu superstādiem, kuri maksā vairāk, bet jūs sapratīsiet, kāpēc. Un lūk, Magnolija Sūzana dārzā zem saules ir iegādājumi gandrīz jau pieaugusi. Šis superstāds augs vēl varbūt kādu metriņu uz augšu, ja? Protams, 30 gados vēl paaugsies, bet lūk, viņi ir pieaugusi. Un šāds stāds maksā 370 eiro. Kāds ir šīs šķirnes lielais pluss? Viņa vienmēr ziedēs, un viņa ziedu pumpurus aizmeta kā visas vasaras beigās. Ne jau rudenī, vasaras beigās aizmet uz nākamo gadu, bet viņi ir ļoti mazi. Un visu ziemu viņas ir maziņi tie pumpuriņi. Viņi nenosals, viņas nav jāsedz un sāk audzēt savu pumpuriņu tikai tad, kad ir beigušās salnas. Tātad vietās, kur ir vējains, šādu magnoliju mēs drīkstam stādīt. Tāpat kā tas ir attiecībā arī tām lielajām Meril. Mums ir lielās Meril. Tās arī baltās, viņas veido to pumpuriņu, tā, vasarā. Vasaras beigās, ziemā mazi un tad uzaudzē. 5. Jā. Un lūk, mēs esam pie vēl vienām lielajām magnolijām dārzā zem saules. Tās ir 2 šķirnes, Merils un Galaksija. Galaksija. Šī ir pirmā ziedētāja, viena no pirmajām vispār, kas zied no magnolijām mūsu dārzā. Merils, vai ne? Merils, jā, tā ļoti koši, balti, skaisti, tā Jā. Un tad ir Galaksija. Un redziet, kāda ir forma. Forma ir kolonveidīga, ja? Un ja mums, kā Emīls saka, nav debesīs limita, tad stādam iekšā šo te. Viņu vieta daudz neaizņem, viņa ir kolonveidīga, daudz mums nenomāks dārzu, bet šī ir forma šāda. Un ejam pie nākamā. Un, lai jūs nedaudz pabiedētu par koka lielumu, tad parastā šķirne, pieņemsim, Sulanža. Viņa tiek minēta, ka viņa izaug kaut kādi 4-5 metri. Patiesībā 30 gados viņa izaugs vēl lielāk. Tā kā, ja mēs iegādājamies kādu šķirni, kas ir atvasināta no Sulanžas un skaitās mazliet mazāk, tad varbūt labāk to iegādāties, ja jums trūkst vieta dārzā. Bet arī liela viņa ir burvīga, vai ne? Un šī magnolija ir atceļojusi uz manu dārzu. Tā ir lietusarga magnolija, milzīga, ļoti izturīga, super izturīga, bet viņu ir jāsāda mazliet ēniņā. Tik līdz lapa ir lielāka augam, viņam vajag pusēnu ēnu, jo citādāk saulītē apdegs. Jau kaut kādas 20 minūtes es stāstu par visām šķirnēm, un mums vēl vismaz ir kādas 50. Tāpēc es nobeidzu ar vienu, pēc tam veidosim vēl kādus stāstus, vēl vienu mazo šķirnīti. Tie, kuri vēlās baltu, tādu kā zvaigznīti, līdzīgu kā kopus un tā tālāk, ļoti labu, brīnišķīgi līdz 2 metru augstu. Mums šādi skaistie krūmi ir 70 līdz 80 eiro vērtībā. Lūk, viņa tāda skaistulīta zied. Pārbaudīta, brīnišķīga, neliela arī tiem dārziem, kur ir mazliet vēl zēģelē vējš, kamēr tās tūjiņas mums vēl mazas, tas žodziņš, ja? Un tad jau viņi līdz ar jūsu žogu izaugs arī augstāk. Un tātad, kā viņas stādīt, kā viņas kopt, es ļoti lūdzu noskatīties mūsu otro daļu, kurā mēs iedziļināsimies, kas vispār ir magnolija, kas viņa tāda ir, no kurienes nākusi un kāpēc viņa ir mazliet citādāk nozīmē sauli, kāpēc citādāk nozīmē viņas gadījumā augsne un viņas gadījumā, ko nozīmē meža augsne. Viņas gadījumā tas ir citādāk. Tiekamies otrajā daļā.